Tā ir, šodien Rīgā viesosies Ukrainas valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Un mums ar Ukrainu ir kāda kopīga problēma. Tepat blakus kaimiņos mums ir totalitāra valsts, kas grib sagraut apkārtējās demokrātijas, grib savā kontrolē un varā iegūt Baltijas valstis un mēģina to izdarīt šobrīd uz Ukrainas zemes. Ja mēs paveramies vēsturē un paskatāmies, ko par šādām lietām ir rakstījuši un domājuši, tad te vietā būtu citāts, ka, citēju, nebūs viegli uzbrukt kādam, kura pilsēta ir labi nocietināta un kuru viņa tauta neienīst. Tā teicis Niccolo Machiavelli. Tāpēc ir divas svarīgas lietas, kas mums kopā jākopj ar ukraiņiem. Pirmkārt, labi jānocietina sava pilsēta un jāveido uzticība starp valsts vadību un sabiedrību. Un uzticības pamatā ir sabiedrības iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Mums Satversme paredz virkni situācijas, kur sabiedrībai ir iespēja teikt savu vārdu vēl starp vēlēšanām. Jo tad ir 4 gadu periods, kura laikā arī ir nepieciešams iesaistīt sabiedrību. 10. daļai vēlētāji ir tiesības uz likumdošanas iniciatīvu, tātad ierosināt likuma projektus. 10. daļai vēlētāji ir tiesības revidēt, ko viņu priekšstāvi ir nolēmuši. Un kritiskā situācijā 10. daļai ir tiesības arī visu šo Saeimu atlaist. Tas paradoks, kas ir noticis pēdējos 13 gados, tautas nobalsošana vai tauktā saukts referendums, 13 gadus nav noticis. Šis process sabiedrībai iesaistīties starp vēlēšanu procesā īsti nav strādājis. Un, ja mēs paskatāmies uz pat notikušo parakstu vākšanu, tad tas ir bijis mēģinājums nodot sabiedrībai vērtēšanā jau Saeimas pieņemtus lēmumus, kad sabiedrība var dot vai nu savu akceptu, vai noraidīt attiecīgus grozījumus, tad pats process vērtējums ir pozitīvi, ka tāds vispār ir bijis. Es domāju, tas daudz ko ir sakārtojis un nolīdzinājis attiecībās ar sabiedrību. Bet tas, ka tas process ir noticis tomēr arhaisks, tas gan ir fakts. Un te šajā visā ir viens būtisks paradoks. Par Saeimas atlaišanu var vākt parakstus veselu gadu, un to var darīt moderni, mūsdienīgi, viegli, saprotam un ērti, ieejot portālā Latvija LV, reģistrējoties vai ar e-parakstu, vai ar savu banku, uzliekot savu parakstu un ejot tālāk savās dienas gaitās. Bet nevis gadu, bet mēnesi gara parakstu vākšana, revidējot Saeimas lēmumus, ir iespējama tikai atsevišķos iecirkņos, 4 stundas dienā īpašā periodā un attiecīgi konkrētās vietās. Tātad limitējot cilvēku iespēju brīvi, ātri un ērti veikt savu pilsoņu pienākumu un izteikt savu viedokli. Un es domāju, ka valdība, kas ir veidota zem vārdiem ieviesīsim jaunu dinamiku, progresīvismu, modernismu, es domāju, ka ar lielu prieku varētu šodien atbalstīt apvienotā saraksta iniciatīvu, kur mēs faktiski sakārtojam procesus tā, lai šis rīks Latvija LV būtu pieejams jebkurā no sabiedrības iesaistēm starpvēlēšanu periodā, proti arī gadījumā, kad Saeima ir nodevusi faktiski ar 3/3 lūgusi prezidentu neizsludināt attiecīgus grozījumus, pieņemt Saeimas lēmumu un nodot to parakstu vākšanai sabiedrībai. Tāpēc es domāju, šodien ziemas sesiju mēs varētu sākt ar ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā un saišu stiprināšanā ar sabiedrību.
Paldies!